Sveiki, mani sauc Rinalds Grintāls, un šodien es prezentēju sava uztura analīzi. Tātad dažas lietas par mani. Man ir 20 gadi, no 4 līdz 18 gadu vecumu es nodarbojos ar futbolu, līdz brīdim, kad es dabūju traumu, un viss. Pašlaik es strādāju kā sporta skolotājs, un man dzīves prieku pašlaik rada svaru zāle. Un ja jau mēs runājam par uzturu tēmu, es varu arī izteikt savu svaru zāles dzīves mērķi. Es vienmēr esmu vēlējies svērt 80 kg, un šī prezentācija man atvēra acis par to vēlāk secinājumos. Paralēli parastajam ēdienam es lietoju arī dažus uzturu bagātinātājus, kreatīnu, mildrinātu, omega-3, magniju, C vitamīnu, D vitamīnu es lietoju tagad ārā no saule, un nesen esmu sācis dzert arī cinku. Labi, uzturu analīze. Pirmais solis manā uzturu analīzē, veicot dažus aprēķinus, es noskaidroju savu bazālo metabolismu. Es nodarbojos ar treniņiem vismaz 5 reizes nedēļā. Tas padara manu aktivitātes koeficientu diezgan salīdzinoši augstu, un mans bazālais metabolisms ir 3036 kalorijas. Un mana mērķa sasniegšanai es rezultātā saņēmu šādu kaloriju skaitu, jeb 3336 kalorijas dienā, lai es vienmērīgi varētu uzņemties masā, jeb svarā. Labi. Pirmā diena man ir parasta darba diena, bez treniņa, un tā sākās 8:00, tā sākās bišķi ātrāk, bet brokastis es ēdu ap 8:00, kur es apēdu grieķu jogurtu ar zemenēm, 4 rīsu galatēm, ar fitaki sieru, tomātu un pesto, un es arī izdzeru kafiju ar pienu, kas bija aptuveni 582 kalorijas. Tālāk, pie pusdienām, man darbā ir fantastiski iespēja tas, kad pusdienas tiek nodrošinātas, man par to nav jāuztraucas, un šajā dienā, pusdienās piedāvājumā bija plovs ar vistu un burkānu salātiem, un ko es esmu izdarījis, es esmu nopircis sev gurķu mērci, savējo, ko es turu leduskapī, un tad, kad es vēlos, es viņu vienkārši varu uzspiest virsū uz savu ēdienu, lai padarītu to bišķiņ garšīgāku. Un kopumā man sanāca 1125 kalorijas apēst pusdienās. Un tālāk, pabeidzot darbu, es biju diezgan noguris, devos mājās, zinot, ka es neiešu uz svaru zāli, es izlēmu nedaudz pagulēt. Un tā es gulēju līdz 9:00, kad es sagaidīju savu draudzeni no darba. Un vakariņās uztaisīju olu nūdeles ar vistu terijaki mērcē, 1 avokado un krējumu, kas beigās bija 989 kalorijas. Un šī ir tā daļa, kas mani pārsteidza. Šādi apmēram ir izskatījusies mana ikdiena pēdējos 6 mēnešus, tajās dienās, kad es netrenējos. Un man likās, ka es ēdu kā briesmonis, kad es saņemu pietiekami daudz kalorijas, lai nodrošinātu savu mērķi, bet katru reizi, kad es dodos nosvērties, es vienmēr esmu tajos pašos 73 kg. Un tagad es laikam saprotu, kāpēc, jo, ja šādi izskatās man ikdiena, acīm redzami nav nodrošināts nepieciešamās kalorijas. Un tālāk pie uzturvielām. Šie aprēķini visticamāk nav pareizi. Šie aprēķini ir veikti izmantojot mākslīgo intelektu, bet es tāpat tos pateikšu. Ogļhidrāti 137 grami, 115 grami olbaltumvielas, 94 grami tauki un 28 grami šķiedrvielu. Tā bija mana pirmā diena. Nākamajā dienā ir darba diena plus treniņš. Atkal pamodos bišķiņu pirms 8, un
brokastīs apēdu tunci savā sulā, 3 olas, 1 banānu ar grieķu jogurtu un kafiju ar pienu, kas galu galā, kas rezultātā bija 819 kalorijas. Tālāk, pusdienas, tas pats darba piedāvājums. Es paņēmu grīķus ar 3 vistas kotlutēm, biežu salātiem, un šodien es negribēju to gurķmērcīti. Tāpēc rezultātā bija 894 kalorijas. Tālāk pēc darba es devos mājās, mazliet atpūtos, tad es devos uz svaru zāli un pabeidzot treniņu es devos mājās. Pēc treniņas uztaisīju savējo parasto, kā lai to latviski pasaka, svara uzņemšanas proteīnu kokteili, kurā es parasti lieku auzas, proteīnu pulveri, grieķu jogurtu, riekstu sviestu, banānu, pienu un dažreiz arī pievienoju eļļu, tā kad es jūtos papildus viegls. Un šīs kokteilis kopumā ir apmēram 981 kalorija. Un tad bija neliela pauzīte, atkal draudzene ieradās mājās, šoreiz vēlāk, un vakariņās es uztaisīju makaronus ar brieža un aļņa malto gaļu, maltās gaļas mērci, un šī ir meža gaļa. Man radiniekos ir daudz mednieki, un man ir tāda privilēģija ēst meža gaļu. Un blakus es izlēmu apēst arī tomātu, priekš svaigumu. Un vakariņās apēdu 836 kalorijas. Un šajā dienā, izdzerot savējo kokteili, es nodrošināju sev nepieciešamās kalorijas. Jā. Kustamies atkal pie uzturvielām. 306 gramu ogļhidrātu, 256 gramu baltumvielas, vienkārši smieklīgi, 131 grams tauku un 37 gramu šķiedrvielu. Un tagad mēs kustamies pie, var tā teikt, bēdīgākās dienas no šīm 3. Trešā diena, jeb augstskolas diena. Jāceļās diezgan agri, ēst es negribu. Lai kaut ko dabūtu savā sistēmā, pirms nodarbības, kur jāveic fiziskās aktivitātes, es apēdu banānu un izdzeru savu kafiju ar pienu. Kopumā apmēram 206 kalorijas. Tālāk, pēc pirmās nodarbības bija diezgan liela pauze, un man ir paveicies tas, kad es pats esmu no Imantas nācis, un man vecāki dzīvo 5 minūšu attālumā no RSU Imantas katedras. Tāpēc augstskolas dienās man nav pilnīgi bēdīgi, un man ir iespēja paciemoties pie vecākiem, kur man mamma parasti uztaisa ēst. Un ņemot vērā to, ka man mamma taisa ēst, man šo ēdienu nesanāca baigi nosvērt, bet apmēram 500 grami salātu ar vistu, mango, maizes grauzdiņiem, cieto sieru un bazilikas mērci, kas priekš salātiem diezgan pārsteidzoši 960 kalorijas apmēram. Jā. Un pēc augstskolas uz treniņus nevēlējos iet, diezgan noguris. Vakariņās sagaidot savu draudzeni mājās, uztaisīju rīsus ar vistas fileju, kur es uztaisīju grieķu jogurtu marinādē, plus kariju, kausēto sieru, un beigās arī pieliku klāt krējumu, kas beigās bija 1020 kalorijas, aptuveni. Un, jā, kāpēc bēdīgākā? Kopā es patērēju 2186 kalorijas. Nevis patērēju, bet uzņēmu. 2186 kalorijas, kas ir vairāk nekā par 1000 kalorijām, nekā man vajadzētu uzņemt, lai sasniegtu savus mērķus. Mazāk par 1000 kalorijām, nekā man vajadzētu uzņemt, lai sasniegtu savus mērķus, sasniegtu tos 80 kg. Vēlreiz uzturvielas, ogļhidrāts 159 grami, olbaltumvielas 121 grams, tauki 89, šķiedrvielas 12. Un tad pie secinājumiem. Es esmu pārsteigts. Kā jau es minēju,
vairāk nekā pusgadu es esmu ēdis diezgan līdzīgi kā pirmajā dienā, ar domu, ka es ēdu kā briesmonis. Un vienmēr skatoties uz svariem, es esmu tie paši 73 kg. Un ceļu tieši tāds pašs svars. Es domāju, varbūt tas ir mans metabolisms, kas ir pilnīgi traks, bet numuri nemelo, un skatoties pēc šīm 3 dienām, lai sasniegtu savu mērķi, es uzņēmu kalorijas, nepieciešamās kalorijas tikai un vienīgi 1 dienu. Un ko es par to varu darīt, ir varbūt palielināt savas porcijas un noteikti augstskolas dienās nodrošināt sev kvalitatīvas brokastis. Tas pa lielam ir arī viss. Šī bija mana uztura analīze. Paldies par uzmanību!